Labdien, cienījamie skatītāji! Šodien raidījumā viesojas grāmatas Dvēsele autors Jānis Kalns. Labdien, Jāni! Labdien, Līga! Labdien, skatītāji! Pirms mēs sākam runāt par grāmatu un tajā rakstīto, iepazīstina ar sevi. Zināmā mērā esmu pats parasts cilvēks, tāds pats kā visi cilvēki, ar ko es varbūt atšķiros un kāpēc esmu šeit. Ar to, ka ar mani ir notikuši daudz tādi mistiski piedzīvojumi. Mistiski tas ir nesaprotami vairumam cilvēku, un tā skaitā arī man viņi kādreiz bija nesaprotami. Es atšķiros ar to, ka kāds cits cilvēks, pieņemsim, viņš redz spoku, un tad viņš visiem stāsta, man tur spokojās, es pārbījos, bet es pie tā neapstājos, es centos saprast, kas tas bija. Es ļoti dziļi, var teikt, rakos visā, kas saistīts ar šīm tēmām, ar dažādām parādībām paranormālām, gājušu izziņas ceļu, ļoti daudz centos kontaktēties ar dažādiem zinātniekiem, jo it kā parasti cilvēki neko nevarēja atbildēt, bet es konstatēju arī, ka zinātnieki nevar sniegt atbildes uz šiem jautājumiem, kas tad ir spoks vai daudz runā arī par Dievu, par dvēseliskumu, bet kad kādam paprasa konkrēti, kas tad ir Dievs, kas ir dvēseli, neviens neko nevar sakarīgi atbildēt. Un es no agras jaunības sāku iet šo izziņas ceļu, un izrādījās, ka ir ziņu avoti, šeit Latvijā gan es viņus neatradu, kur var iegūt ziņas par to visu. Tā mana tieksme zināt par šīm tēmām, kas citiem paliek nesaprotamas, un viņi necenšas īsti arī saprast, kas tas ir, tas neparastais, neizskaidrojamais. Teiksim, lodveida zibens ir parastais zibens, kas visiem it kā ir pierasts, ne visi varbūt saprot, kā tur notiek, fiziķi varbūt labi saprot, kas izraisa šādu parastu zibeni, bet lodveida zibens tiek uzskatīts par dzīvu būtni, par dzīvu saprātīgu būtni, kas uzvedās visai neparasti. Pieņemsim, var iekļūt šī telpā, izveidojot stiklā caurumu. Stikls nesasprāgst, bet caurums stiklā, vai izkļūst stiklam cauri, neizveidojot šo caurumu. Lūk, es sāku šo visu pētīt, rezultātā aizrāvos ar zinātni. Šie paranormālo parādību pētījumi man noved pie ļoti vērtīgiem atklājumiem. Un paranormālo tad neparasto parādību pētījumu. Ar to laikam es atšķiros, citādi esmu tāds pats kā visi. Ar ko tu ikdienā nodarbojies un kā tu nolēmi uzrakstīt grāmatu? Mana specializācija ir psihoneiroloģija, bet, ja konkrētāk, tad cilvēka vadības programmas, to uzbūve, darbība, iespējamie darbības traucējumi un to novēršana. Un būtībā viss, kas saistīts ar cilvēka rīcību, jebkuru mūsu rīcību vada mūsu neironos esošās vadības programmas, un katru cilvēku mazliet savādāk. Mums ir kaut kādas vienādas programmas, teiksim, ja mēs iesēžamies vienas markas automobilī, mums ir autovadītāja tiesības, tad mēs to mašīnu visi vadam vienādi, pārslēdzam ātrumus vienādi ievērojam satiksmes noteikumus, bet ir kaut kādas tēmas, kur mēs esam atšķirīgi ļoti programmēti, un tad tas, kuram ir augstvērtīgas programmas, kas vada cilvēku, šīs augstvērtīgās programmas sauc par talantiem. Tātad būtībā talants ir augstvērtīga programma, kad cilvēks var piedzimt, tas var būt ģenētiski nodevies cilvēkam, ja šāda augstvērtīga programma, un viņš var nekur nemācījies jau kaut ko fantastiski gleznot vai sākt muzicēt, komponēt, vispār nemācījies nekādās muzikas skolās. Tā kā, lūk, cilvēka prāta izpēte ir mana specializācija, bet es teicu psihoneiroloģija, tātad neiroloģija, tātad neironi būtībā, cilvēka prāts. Nav vienīgais, kas nosaka cilvēka vadību. Tātad šīs programmas izvietotas neironos, bet tātad, ja tur ir vārds psihoneiroloģija, tad ir vēl, tas ir salikts vārds, tātad runa iet par psihi, grieķu vārds psihi, latviski ir dvēsele. Tātad, lūk, vai dvēseli ir iekšā neironos, vai kur, tātad dvēseli arī vada cilvēku. Nē, es zinu, ka nav cilvēka galvā dvēseli, ka viss ir daudz interesantāk veidots, un lūk, tāpēc mana specializācija ir šo divu vadības centru miedarbība, kā tad cilvēks tiek vadīts ar viņa paša prātu, un zināmā mērā var teikt no malas ar psihis, jau latviski dvēseles palīdzību.
Pasaulē ir tik daudz dažādu grāmatu par pašizaugsmi, ar ko šī grāmata ir tik īpaša, ka tieši šī grāmata ir jāizlasa dzīves laikā. Tas varbūt izklausīsies pēc tādas lielīšanās, bet šī ir pirmā grāmata, kurā ir patiesas ziņas par dvēseles uzbūvu, viņas darbību. Ja? Tas nenozīmē, ka šīs ziņas esmu atklājis pirmais. Nē, vienkārši man ir bijis tā laime, kad man ir bijis iespēja mācīties tādā ļoti unikālā augstskolā, un kur šīs ziņas ir pieejamas. Cilvēki visās valstīs, visās tautās runā par dvēseliskumu, un tātad visi saprot, ka ir kaut kāda tāda sistēma, ko sauc par dvēseli, dzīva būtne, bet tā ļoti precīzi, detalizēti par to netiek atklāts. Un tad es apgalvoju, ka manā grāmatā ir patiesas ziņas, un par šīm patiesajām ziņām es esmu diezgan dārgi samaksājis savā dzīvē, lai aiznestu viņus līdz cilvēkiem. Grāmatas nosaukums ir Dvēsele. Kas ir dvēsele un kāda ir tās loma cilvēka dzīvē? Tā ir dzīva būtne, kas var dzīvot mūsos, iemiesoties. Un tas ir līdzīgi, kā mēs varam arī, cilvēki, mēs arī varam iemiesoties citā sistēmā, nu teiksim, savā automobīlī. Mēs atveram durvis un savu miesu ievietojam citā sistēmā, kur sauc par automašīnu. Aiztaisam durvis un tad no iekšpuses tur raustam visādus kloķus, grozam stūri, spaidam pedāļus un vadam tās sistēmas darbu. Līdzīgi ir ar dvēseli, tā ir dzīva, ļoti gudra, daudz gudrāka būtne par cilvēku. Mūsos iemiesojās kā mašīnā un ievada dažādas programmas un ikdienā manipulē ar mums, lai mēs veiktu dvēselē vajadzīgās darbības. Mēs uzskatām, ka mēs esam tādas neatkarīgas dzīves būtnes, bet tā nav. Vai ir iespējams saskatīt savu dvēseli? Jā, ir iespējams, tad mazliet ir jāapgūst psiholoģija, pavisam minimāli tēmā, kā paplašināt savu redzes diapazonu. Dvēseli var gan redzēt, gan dzirdēt. Mēs bieži vien dzirdam šo iekšējo balsi, mums ir kā dialogs pašiem ar sevi, bet būtībā tas nav dialogs pašam ar sevi, tas ir dialogs starp divām dzīvām būtnēm, starp cilvēka prātu un viņa dvēseli. Dvēsele nav neprātīga, bezprātīga. Prāts ir ziņu apstrādes sistēma, ziņu apstrādes centrs. Kāpēc varbūt nevis cilvēki redz dvēseli? Tāpēc, ka cilvēka redzes diapazons ir ierobežots. Mēs lietojam visādas protēzes. Ja mēs gribam redzēt mikropasauli, mēs ņemam mikroskopu. Ja gribam makropasauli, ņemam teleskopu. Bet cilvēks pat nenojauš, ka viņa prātā, viņa neironos ir programmas, kas var paplašināt redzes diapazonu. Un cilvēks var nelietot mikroskopus un teleskopus, ja viņš māk ieslēgt šīs programmas. Ko nozīmē ieslēgt un izslēgt programmu? Pieņemsim, tu līgani nosēdīsies pie sintezatora, tu ieslēgsi sintezatora spēles programmu. Un šī programma sāks vadīt tavus pirkstus. Ja iepriekš tu esi ieprogrammējis šo programmu sevī, ja cilvēkā nav klavieru spēles programmas, tad viņš var sēsties pie klavieriem, cik grib, un programmas nav, kas vada viņa pirkstus. Ja? Tad programmām jābūt iepriekš ieprogrammētām, lai varētu vadīt. Lūk, tik interesanti ir veidot šī pasaule, un cilvēki pat nenojauš, ka visas dzīves būtnes var vadīt pašas savu darbību, saskaņā ar to, kā noteicis viņu radītājs. Cilvēks simboliski runā, ka ir kaut kāds dievs, visa radītājs, bet viss nav tik vienkārši. Katru dzīvu būtni ir radījusi kāda cita dzīva būtne. Mēs esam dvēseļu radīti. Dvēseļu vadīti, bet, diemžēl, cilvēka prāts var tā nojukt, programmas var inficēties, strādāt nepareizi un sāk nepakļauties dvēseles vadībai. Un tad cilvēks sāk pamazām kļūt kā autonoma sistēma, kuru dvēseli vairs nespēja vadīt. Šodien mūsdienu fotoaparatūra, videoaparatūra jau dvēseli redz. Bieži vien uz fotoattēliem ir apaļas bumbas. Un daudzi nesaprot, kas tās par bumbām. Tās ir dvēseles. Viņas arī labprāt pozē, viņām var palūgt izdarot fotografēšanu, kaut kādu vai video filmēšanu. Un dvēseles labprāt pozē, viņas iet kadrā, viņas ir caurspīdīgas. Kāpēc viņas ir caurspīdīgas? Arī spoki, ja cilvēki redz. Spoks ir tā pati dvēsele, kas attēlo kaut kādu cilvēku, kurā viņa ir dzīvojusi, jo
dvēseli ir veidot no tādām sistēmām, viņi spēj transformēties, pārveidoties jebkurā formā. Ja cilvēka forma paliek nemainīga, mēs varam pārģērbties, varbūt mazliet sevi pārkrāsot, matu krāsu, varbūt make-upu uztaisīt, tad forma mums paliek tā pati. Tad dvēselē tā ir tāda dabīga spēja veidot jebkuru formu. Kāpēc vairums no mums neredz, bet reizēm redz kā spoku? Tāpēc, ka dvēsele kādreiz spēja šīs savas sastāvdaļas padarīt blīvākas, sablīvēt, lai iekļautos cilvēka redzes diapazonā. Kā veidot saikni ar savu dvēseli? Ir jābūt psihohigienas pamati. Latviski dvēseles veselības uzturēšanas māka ir jāapgūst. Vārdu higiēna cilvēki ikdienā ir vairāk dzirdējuši. Vai visi tā precīzi saprot, ko nozīmē šis vārds? Higiēna ir veselības uzturēšanas māksla. Māka, vēl var teikt, jo vārds māksla ir arī saistīts ar vārdu māka. Mēs saprotam, ka mums jāmazgājas katru dienu, zobiņus tīram. Tas nozīmē uzturēt sevi tīru, mēs vairāk ar to saistam šo vārdu higiēna, bet tas iedziens ir plašāks. Visa organisma veselības uzturēšanas māka. Ja tā ir psihohigiēna, tad grieķu vārds psihi latviski ir dvēsele. Tātad dvēseles veselības uzturēšanas māka. Lai varētu uzturēt veselu dvēseli, viņu mēs nevaram nomazgāt ar ūdentiņu, jo tas ir tāds datu apstrādes centrs, dzīva būtne, ar pārvietošanās spējām. Bet, diemžēl, vairums cilvēku dvēseli tieši padara nevis uztur veselību viņā, bet padara par slimu. Jo viss, ko mēs lasam, klausamies, vispār redzam, uztveram apkārtējo pasauli, šie visi dati nonāk arī dvēselē. Gan mūsu neironos ierakstās visas ziņas, ko mēs uztveram no apkārtējās pasaules, gan arī dvēselē ierakstās. Un tad, ja mūsos kāds ievada melus, nepatiesas ziņas ir meli, šīs nepatiesās ziņas ierakstās arī dvēselē. Šādu nepatiesu ziņu ievadīšana dvēselē tiek saukta par infekciju. Tātad iekšā, kaut kas ievadīts iekšā, tāds, kas ir kaitīgs. Un viss šīs nepatiesās ziņas, kas ir ievadītas cilvēka apziņā, dvēselē, veido cilvēku viedokli. Un ja cilvēku viedokli veido nepatiesas ziņas, tad viņa secinājumi ir nepareizi, viņa lēmumi ir kļūdaini, un nepareiziem kļūdainiem lēmumiem seko nepareizas darbības. Un cilvēks, viņš tā nedzīvo tādu augstvērtīgu dzīvi, viņam iet diezgan grūti, tāpēc ļoti liels kļūdu process ir viņa dzīvē. Tātad būtībā psihohigiēna, tātad veselības uzturēšanas māka būtu jāmāca bērnam kopš dzimšanas. Ģimenē, skolā, dvēselē netīrība ir jāsaprot, kā inficētas programmas darbība. Varbūt inficēta, kļūdaini strādājuša programma, bet varbūt arī destruktīva programma, latviski cilvēka dzīvi graujoša programma, kuru speciāli kāds ir ievadījis tanī cilvēkā, ieprogrammējis. Tātad te arī ir jāatšķir, kad ir tikai inficējusies, kļūdaini strādājuša no apzināti nepareizi vadošas programmas. Grāmatā ir arī daudz dažādu glezno ilustrējumi. Vai tu vari pastāstīt par simboliem, kas ir redzami šajās gleznās? Tad būtu paši simboli jārāda, un tad es varētu pastāstīt, grāmatā tur, kur ir gleznas, tur šo gleznu apraksti, bet svarīgi ir saprast, kā top šādas gleznas. Tātad cilvēks, kas atjauno saikni ar dvēseli, tātad es jau teicu, dvēseli viņam rāda to vidi, kurā dzīvo dvēseles. Un tātad cilvēks to redz kā sapni. Sapnī arī mēs kādreiz lidojam un esam kaut kādā vidē, nesaprotamā, un kādreiz tā var būt vide, kuru mums rāda dvēsele sapnī. Lūk, tā dvēsele mums var parādīt šīs paralēlās pasaules, kā izskatās, kādas ir attiecības starp dvēselēm, ko viņas vispār dara, kādās dzīvības formās viņas dzīvo un kādus uzdevumus viņas pilda. Un tad šādam cilvēkam, kas to ierauga, viņam rodās dabīga vēlme to parādīt citiem, jo ar vārdiem to nevar izstāstīt. Un tāpēc, ja rodās šāda vēlme, vai sāk gleznot, nevajag baidīties, ka tur sākumā nesanāk, jo darbs dara darītāju.
dvēselei, vajag būtībā ļauties dvēselī tā gleznotāja. Nu, daudz cilvēki, teiksim, glezno mājas, nostās pret māju un, ja bērzu birstiņu glezno, ja tie ir tīri cilvēka prāta darbi, jā. Un tu kā tad tas prāts tur spēj, cik precīzi nokopēt to dabas skatu, tik labi tā iznāk glezno. Šis ir cits mākslas veids, kad dvēseli rada gleznu. Un šo mākslas veidu sauc par viluzoro mākslu. Nu, būtībā tas nozīmē spēju attēlot to, kas notiek paralēlās pasaulēs. Diemžēl mūsu mākslas akadēmijā to nemāca, jā? Bet vajadzētu mācīt. Tas ir mākslas augstākais līmenis. Un viņš var izpausties arī skulptūrās un datorgrafikā, visur, kur tas nozīmē spēja parādīt to, kas notiek tur, citos visuma līmeņos. Es iesaku katram, kuram ir tieksme zīmēt, sevišķi mazi bērniņi daudz ko tādu zīmē, bet vecāki bieži vien viņi sāk rāt, nu ko tu tur? Nu, tāpēc, ka vecāki nesaprot, kas tas ir, bet bērniņi bieži vien nes ziņas no paralēlām pasaulēm. Vecāki apslāpē, viņi saka, labāk māju uzzīmē, jēdzīgu vai vēl kaut ko, un nesaprot, ka bērns būtībā ir pravietis, tas ir gudrības nesējis cilvēcei, jā. Tādi visi piedzimst bērni, bet mēs viņus padaram par garīgi aprobežotiem. Tā kā mācīties, gleznot, zīmēt, skulptūras veidot. Viluzorā māksla var izpausties arī dzejā, prozā, arī tās ir ziņas no paralēlām pasaulēm, jo pats vārds māksla, viņa pamatā ir vārds māka. Kādus ceļu vārdus vēlēs teikt mūsu raidījuma skatītājiem? Viens gudrs cilvēks ir pateicis tādus 3 vārdus ļoti spēcīgus, vienādus, bet laikam jau vajadzēja 3, ja ar vienu nepietika, un es neko labāku neesmu varējis izdomāt. Mācīties, mācīties un vēlreiz mācīties. Es tikai gribu piebilst, ka ne viss, ko mums māca, ir patiesas ziņas. Diemžēl mums ir ļoti daudz mūsu galvās, augstskolās, visu skolu līmeņos sabāž nepatiesas ziņas, maldīgas ziņas. Un tātad es šeit pie šī saukļa mācīties un vēlreiz mācīties novēlētu cilvēkiem atrast vispatiesākos ziņu avotus. Paldies tev par vērtīgo sarunu. Paldies skatītājiem par uzmanību. Līdz nākamajai reizei.